Es sāku zīmēt 3 gadu vecumā, tāpēc nevis es izvēlējos mākslu, bet māksla izvēlējās mani. Tā par sevi saka gleznotājs Valdis Bušs. Viņš ir viens no spilgtākajiem latviešu vecākās paaudzes māksliniekiem. Šodien Melngalvju namā atklāja viņa jaunāko darbu izstādi Tēvzeme krāsēnā. Ekspozīciju apskatīja arī Andrejs Valmārs. Valdis Bušs ir otrs vecākais latviešu mākslinieks, pirmais Edgars Vinters, kas glezno un piedalās izstādēs. 87 gadus vecā mākslinieka devīze – dzīve nedrīkst nauduļot. Dzīve ir jādzīvo ar pilnu, spēcīgu asinsriti, ar spēcīgu, svaigu, jaunu uztveres domāšanu. Vai aplūkojot šīs gleznas, jūs ticēsiet to autora gadu skaitam. Šādā ekspresīvā krāsu manierē Valdis Bušs gan gleznojas visu mūžu. Viņa krāsu palete ir daudzveidīga, dzīvespriecīga un koša. Liktenis pret viņu gan izturējies skarbāk. Pirmo pēckaru rudeni Valdis Bušs sagaidījis kā Mākslas akadēmijas students, skolojies pie Ārijas Skrides un Leo Svempa, tomēr līdz diplomdarbam nav ticis. 1949. gadā paņēmis akadēmisko atvaļinājumu un devies pie Līgavas, kas izsūtīta uz tāliem austrumiem. Pēc gada jau kā precēts vīrs atgriezies Rīgā. Turpināt studijas kā represētās vīram viņam gan tika liegts. Strādājis par zīmēšanas skolotāju, noformētāju. Valda Buša pirmā darbu izstāde notika tieši pirms 40 gadiem, 1971. gadā. Bijis gan radoši, gan sabiedriski aktīvs, ilgus gadus vadot Mākslinieku savienības Jūrmalas nodaļu. Viņš glezno vēl šobaldienu. Es vēl varu vienā dienā savas 9–10 stundas katru dienu stāvēt pie molberta. Šis spītnieks Valdis Bušs atļaujās būt izaicinoši svešs ar savu tādu krāsu, mozaīka veidīgo stilizāciju, ar savu tādu ārkārtīgi košo mozaīkai un vitrāžai līdzīgo kompozīciju ritmu. Es mīlu ļoti dabā gleznot, jo darbnīca mani ierobežo, darbnīca mani mazliet nomierina pa daudz, un tad vairs neiznāk tā glezna tik brīva, tik ekspresīva, kā dabā gleznojot. Andrejs Valmārs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.